Pēc 2 gadiem Latvijai 100. Jā, 18 Es pilnīgi ticu, ka tas būs ļoti īpašs maratons. Vai gribētos tā, jā. Tev kaut kādas domas jau ir par det? Domas ir, bet tagad es tev vēl nestāstīšu, bet virziens varbūt, teiksim tā, jā, teiksim, galvenais ir tas, ko man gribētos, ja, ka viņu uztaisīt to pasākumu, it sevišķi, ja runiet par 18. gadu, ka viņš ir tiešām notikums, liels notikums pilsētai kā tādai. Nu, teiksim, ne tikai Rīgai, bet arī Latvijai. Kad uz viņu nāktu, teiksim, tu nāksi just līdzi, pat ja to vispār neinteresē skriešana, bet tu atnāks tomēr un piedalīsies tajā pasākumā kā tādā. Tā būtu tā fiška. Bet tur vēl ir jāpadarbojas. Es tev piedāvāju uz 100 gadu uztaisīt tādu Rīgas maratonu, tad latviešu triatlona versiju, ka tu varētu, tur bija labs salīdzinājums, ka tu noskrien maratonu un tev vēl jānodzied dziesmu svētki, pēc tam ir visam tam baram. Vai nav jāvinās ar Ičuku un jāpeld? Tā nav slikta doma. Kad mēs sākām ar to pirmoreiz to kultūras motīvu ieviesām, tad arī startā dziedājām bēdu man lielu bēdu. Es par bēdu nebēdāju, liku zem bēdu zemakmeņu pāris skrēja dziedādams. Ja? Un tad, tā kā, jā, es domāju, šo te... Uz elpu dziedāt ir vieglāk nekā runāt, tātad tu jau vari iet anaerobajā zonā un turpināt kaut ko turpināt kaut kādas verbālas šteles. Klausies, man pietiek.